Šīs dienas saruna mēs esam aicinājuši ļoti īpašu viesi man, kad tas ir pirmais viesis, ar kuru es esmu iepazinies minūtes 15 atpakaļ. Man būs tikpat pārsteigumiem pilna šī saruna, ja, un tas būtiskais sarunas mērķis par tevi, par to, ar ko tu nodarbojies, par līgavu pucēšanu, nu, protams, ka stāstiem. Varbūt sāc ar sevi. Jā, man sauc Elza Bērziņa, es esmu ekovizāžiste, un es esmu arī rotu zīmola korte ārta radītāja. Virziens tieši ir līgavu svētku rotas, tās ir dažādas svētku matu rotas, ko var līgavas ielikt matos, un īsāk dažādi aksesuāri, kas saistīti ir tiešām ar svētku stila, jeb svētku koptēlā radīšanu. Lūk, tādas mazais ieskatiņš tieši par rotām, ja mēs runājam, tad mazliet arī sasaucās drusku arī mūsu tēmas, jo arī ir rotziņas, un es esmu arī rotu radītāja tieši no tādas svētku rotu segmenta. Lūk tā, bet jā, tieši par līgavu pucēšanu un kas saistās ar šo vizāžu, tad jā, mans tas lauciņš vēl ir tieši vēl tāds mazliet nišēts. Es esmu ekovizāžiste, ja strādāju ar dekoratīvu kopjošu kosmētiku, kuru sastāvā ir vismaz 95% dabīgu izcelsmes sastāvdaļu. Nu, lūk, tas ir tāds, varbūt tāds tiešām salīdzinoši diezgan nepopulārs virziens, kurā vispār varētu darboties vizāžists, bet es šo ceļu atradu un kaut kā ļoti iemīlēju strādāt ar tiešām dabīgu kosmētiku, pucēt sievietes gan pasākumiem, gan veidot meistarklases un tieši ievirzīt šajā dabiskajā skaistuma kopšanā ar tādu dabisku sievišķīgu sievietes akcentēšanu un pucēšanu. Un, protams, kad visam tāds virstēm, tad kāzas noteikti, jā, līgavas arī uzticās man arvien vairāk un vairāk. Arī savā kāzu dienā tā kā izvēlās mani arī kā savu vizāžistu, kā cilvēku, kurš viņu sapucēs, ieveidos matus, frizūru un tālūk. Nu, tā, un tad, ja tu vēl pastiprināja jautājumu, kā tas viss ir nonācis, kā es izlistam nonācis. Man tas būtiskais jautājums ir gan, kas ir tajā pamatā, ka tu esi nonākusi pie līgavu pucēšanas. Laikam tas ir tas, kas man interesē visvairāk. Un tad, ja tu vēl varētu arī pastāstīt, kāpēc tu esi nonākusi pie šīs ekokosmētikas, tas būtu pavisam viss no manas lapiņas. Jā, tad es arī paturpināšu, nonācu vispār līdz vizāžai kā tādai nonācu, protams, ka pateicu. Un arī, protams, arī tieši ar ekokosmētiku strādājot, viss saistīts, protams, ir kā jau klasiski sievietēm ar bērnu piedzimšanu, kad tu esi dekrēta atvaļinājumā, un tad tu domā, ko tu dzīvē vēl varētu darīt, vai kaut ko pamainīt vēlies. Un tad, jā, man pie trešā bērna, pie meitas piedzimšanas, tā bija, man atverās vispār kaut kāda sievišķīgā čakra, kaut kādas sievietes, vispār tās sievišķīgās lietas un tās radošās lietas. Man ir pilnīgi kaut kā dzirds, tā kā iedegās un likās, tas ir tas virziens, kurā es gribu skatīties. Un tieši saslēdzās kaut kā tieši tā dabīgā kosmētika ar mirkli, kad es, protams, sieviete rūpējoties par mājas vidi, rūpējoties par saviem bērniem. Protams, viņi sāk arvien vairāk pievērst kaut kādiem šiem ikdienas kopšanas produktiem, gan sastāvam, gan vispār sāk jau pētīt gan sastāvdaļas, gan to ietekmi uz vidi, uz dabu, uz mūsu organismu, un tad kaut kā liktenīgi man tas saslēdzās kopā ar dažām dokumentālām filmām, kuras es noskatījos par tādu masu marketa ideoloģiju, un tad, jā, es sapratu, šeit kaut kas man tad ir. Man gribās tajā virzienā iet, bet man tajā klasiskajā virzienā negribās iet. Un jā, es sāku vienkārši testēt visus šos produktus uz sevi un sāku, bet ir forši, var atrast ļoti labas alternatīvas un ļoti labi arī tas viss strādā. Varbūt var bišķiņ pastāstīt man kā nezinātājām galīga. Droši. Man ir
no kosmētikas man gan ir sadāvinātās mantas, kuras nenonāk līdz vannai, un tad ir mantas, kuras es pērku pats sev, kuras savukārt nonāk. Bet, faktiski man ir 3 piedarumi, ar kuriem es ar kosmētiku. Ir 3, ar kurus tad es lietoju un tā. Tā būtiskā lieta par to mass marketu. Varbūt tu vari bišķiņ ieskicēt, kas ir tas, kas tevi uzrunāja tajā kosmētikā? Kas tevi uzrunāja tajā ekokosmētikā un kas bija tas, ko tu varbūt ieraudzīji citādāk un tā. Kāpēc šo te jautāju? Es padalīšos bišķi vēlāk ar to stāstu, kāds ir man par rotām, un pavisam īsi ieskicēšu, jo es parasti to nekad neesmu darījis, bet šeit tas, man liekas, ka pēc. Jā. Tad pirmās lietas, kas man jau kā jaunai māmiņai, gan grūtniecības laikā, gan visu, es ļoti sāku novērtēt, just to atšķirību, cik ļoti ir arī smāržas ziņā jau pirmā atšķirība starp kosmētiku, kuru sastāvā ir šīs dabiskās izcelsmes, gan smāržu vielas, gan visi šie komponenti, un cik ļoti man patīk, jo mūsu deguns kā tāds ir super labs orientieris vispār lietām. Vai mēs ienākam telpā, vai mums patīk tas aromāts, kurā mēs atrodamies, vai mums nepatīk. Tas ir tas pirmais, kas mums ir tas impulss, un es ļoti, ļoti uzticos savam degunam. Un tas jau tajā mirklī, kad ir šī sieviete, ir šajā visjūtīgākajā savā būtībā. Es jau tad sāku testēt un just, ka man patīk šī kosmētika, kur ir dabiskāka, kur man ir vieglāk, ka es redzu, ka man uzlabojās, varbūt tiešām arī tāpat sejasādas izskats un tā, bet tā būtiskā, tā lielā pievienotā vērtība noteikti arī ir ideoloģiski. Jo, protams, ka tas ir jautājums arī par ilgtspēju, tas ir jautājums par to, ka visi produkti, kurus mēs liekam uz savas ādas, viņi tiešām iesūcās mūsu organismā, mūsu asinsrites sistēmā, tas tiešām nonāk arī visā mūsu endokrīnijā sistēmā, principā visā mūsu organismā. Un tad, protams, ka pētot šos mass market produktus, kuru sastāvā ir gan, tiešām sāksim jau ar visiem parabēniem, silikoniem un talkiem un vēl dažādiem šiem, es pat teiktu, daži jau tādi kancerogēna tipa sastāvdaļas, tad es vienkārši sāku saprast to būtību, cik ļoti tas viss strādā, cik ļoti liels ir šis mass marketa, tas lielais, kad redz šo vajadzību, tev vajag, tev jāpērk, tāpēc, ka tev vienkārši vajag to. Bet patiesībā tas, ko visu mēs lietojam, tas, ko mēs uz savas ādas arī gan smērējam, gan lietojam savā ikdienā, un ne tikai par kosmētiku, tas runājot arī par sadzīves lietām, ko mēs mazgājam savus drēbes, gan visu. Un tas viss, protams, nonāk arī mūsu dabā. Un tas notiek tas nonāk, absolūti viss nonāk mūsu kanalizācijās, mūsu ūdeņos un visu. Un es, ka tajā visā iebrauc dziļāk, es sapratu vienkārši, kāds sakars. Kāds sakars? Kāds sakars man ir lietot tiešām produktus, kuri vispār nenes man? Viņi nes tādus ātrus rezultātus uz kaut kādu noteiktu laiku, kamēr tu šo produktu lieto, bet tāpat šis, teiksim, par mass marketiem tiešām par tādu klasisko ierasto ķīmisko kosmētiku runājot. Un tad es vienkārši meklēju alternatīvas, meklēju šai visai lietai iet tuvāk, un tad sakrita vēl tad kaut kāds mirklis, ka man vecākajam dēlam vēl bija dermatīts, tāds dermatīts, un tad, protams, dermatologs arī tur izraksta aptiekas kosmētiku, kurā tur vienkārši es paskatos, ka tur vienkārši viss ir sarkana. Viņš tev ritīgi apslāpēs, un tiešām uz kaut kādu mirkli viņš tev ļoti labi tev palīdzēs, bet viņš neizārstē to sakni. Un, protams, es domāju, ka es bērnam lieku tādu ķīmisku produktu dienā, vismaz 3 reizes dienā virsū, kad ir šī dermatīta kaut kāda sakairinājuma, liekas, bāc, jāmeklē kaut kāds risinājums, kaut kāds dabiskāks izcelsmes, tiešām. Es vienkārši tajā tēmā iemīlējos, es iemīlējos tajā būtībā, es iemīlējos tajā idejā. Un kaut kā, ejot laikam, tas jau man palicis par tik lielu normu, kad man grūti atgriezties vairs atpakaļ pie tā pirmsākuma, kā tas bija.
un kā. Bet, katrā gadījumā tēmā es esmu, šajā gadā būs 4 gadi. Lielākās izaicinājumi, teikšu, ka profesionālā ziņā bija pats sākums, kad es sāku to nodarboties, un te bija baigā dilēma. Es izmācījos par klasisku vizāžistu, tā kā klasiskā skolā, kur, protams, to nemāc par kādu dabisku grīma veidošanu vai ko. Un tad bija baigās bailes un nedrošība par to, kā vispār, vai tas Latvijā vispār būs populāri, vai vispār man būs klientu. Tas bija tas mirklis, kad, mājas lietošanai, tur sev bērniem tas viss ir fine, bet kas būs tālāk? Un tad bija tas vienkārši jāizvēlās tavs ceļš. Varbūt tu atceries pirmo savu maksas klientu, kurš uzticējās tev un nobalsoja ar savu naudu, un vari pastāstīt bišķiņ par šo sadarbību? Jā, īstenībā, es teikšu godīgi, es nezinu, vai tā bija noteikti viena no pirmajām, bet un tā tiešām bija līgava. Tā bija līgava. Tad, protams, bija tā, kad vai viss turēsies, vai viss būs labi, vai viss tā kā. Bet, laikam īstenībā es pēc tās reizes, kad viņa bija viena no pirmajām, tādu pašu pirmo, viņa tā kā gluži, es vairs neatceros tādu pašu pirmo, bet un tajā mirklī, kad es saņēmu tās atsauksmes, ka viss ir bijis forši, viss ir bijis labi turējies, ka viss ir bijis tā kā tiešām, un tad es sapratu, ka jau tā ir tā zaļā gaisma, ja līga pie plus 30 grādiem, izturot visu garo dienu ar manu ekokosmētiku ir apmierināti un sūta man labas atsauksmes, tad tas man bija tāds, tas nozīmē, ka tas strādā ne tikai uz manu ādu, tas strādā ne tikai tur uz manu kaut kādu tuvāko, ko es tur esmu līdz tam grimējis, bet ka tas tiešām ir kaut kas, ko es varu darīt. Tā kā tad zaļā gaisma man tāda bija. Super, es tagad saprotu arī šo tavu redzējumu. Pirmkārt ir tā, ka par rodzini es neesmu sevi pats nosaucis, to ir izdarījusi koklātāja Laima Jansone. Viņa ir pateikusi par to, ka tu esi rodzinis un tu esi tas, kurš zina par rotām. Otra lieta, es diezgan ilgi un diezgan daudz esmu skatījies. Tas bija gan veikalos izstādēs, gan ar sadarbības partneriem, gan vēl kaut kur. Un tad vienā brīdī es saprotu, kad ir tas mass markets un ka neatkarīgi no tā, kāda ir materiāli izmantoti, vai tie ir visdārgākais zelts, briljanti, platīns un tā tālāk, vai tā ir kaut kāda bižutērija, tam faktiski tam nav nekāds sagums apakšā. Un šo te stāstu vai sagumu, un starp citu mums ir šobrīd vairāki pasūtījumi, kur mēs pārtaisam vienkārši iegādātus gradzenus, tāpēc, ka gribās kaut ko labāk, tāpēc, ka ir asas malas, vai tāpēc, ka dūru un tā tālāk. Un mēs šobrīd esam tādā ar visu to, ka mums jau ir pasūtījumi un ka mēs jūtamies pietiekami labi. Tik un tā, es saprotu, ka mēs cilvēkiem nevaram īsti varbūt izstāstīt vienkārši vēl savu ideju, līdzīgi tā kā tev nesanāk īsi ar elevator pitchu, tā mums nesanāk vienkārši to, kā mēs izjūtam un to, ko mēs saprotam, vai arī nevienmēr klientam tas ir interesanti. Un tas, ko es tev gribēju pajautāt, ir, kā tu, tad, kad tev jautā, ar ko tad ir, es nezinu, vai tev jautā, bet es tev pajautāšu, ar ko tad šī tevis izvēlētā kosmētika ir labāka, par dabīgu mēs saprotam, par to, ka tas ir dabīgs, bet tomēr, tā kā, ja es būtu meitene un kāzu dienai gatavotos, tad visdrīzāk, ka es gribētu kaut kādu tādu atbildi dzirdēt. Varbūt, vai tev vispār uzdot jautājumus, ar ko tad ir labāks šis ekoprodukts, un kā tu atbildi uz to? Jā, man šāds jautājums vairs tā kā neuzdod, jo laikam teikšu, kā RSS tomēr pie manis nāk klients, kuras jau ir tēmā iekšā, kuras lielākoties pašas jau ikdienā lieto dekoratīvo kosmētiku vai kopjošo, kuras ir tēmā. Jo tiešām sieviete, kur varbūt ir mazāk informēta, kura nezina, kura nav varbūt sajutusi šo varbūt atšķirību, ir diezgan grūti man tā kā viņu pārliecināt.
tev būs vienkārši labāk. Tev būs labāk, ka tu būsi ar dabīgu kosmētiku. Nu, tā kā, kā labāk, jo, es varētu teikt, jā, ok, būs tev vieglāka sajūta, ja tev, teiksim, ir varbūt, kas varbūt lielākoties arī sievietes varbūt pāriet šādu dabīgu kosmētiku, ir kaut kādas alerģiskas reakcijas, kas varbūt ir tiešām kāpēc, ko es varu pateikt, kādas tieši konkrēti līgavas un kāpēc līgavas man ir izvēlējušās. Ja vismaz 4 līgavas tagad savā atmiņā tinot, ir tādas, kur saka, Elza, es nevaru lietot klasisku selektīvu kosmētiku. Es nevaru tādu lietot, jo man ir izsitumi, man nāk alerģija, man gribās visu mazgāt nost. Tas ir tas, ko es dzirdu no savām klientiem, ir tīpaši tieši arī līgavām, kuras ikdienā jau lieto šo kosmētiku. Viņas ir tēmā iekšā, viņām ir iespējams kaut kādas jau alerģiskas reakcijas no kaut kādas mass-marketa produkcijas, un ka viņas meklē šīs dabiskās alternatīvas. Un tāpēc es saku, mans klients varbūt tiešām ir salīdzinoši tāds nišēts, kurš ir tēmā iekšā, kurš jau lieto dabīgu kosmētiku, kurš arī nevēlas, teiksim, arī savā kāzu dienā, teiksim, mainīt savus, teiksim, iekšējos paradumus. Tas būtu tāda, jo es nevaru pateikt, ka labāka, ka tas ir tāds obligāti viņas jāņem man kā savu vizāžas, es tagad, labāk. Tas ir tāds ļoti tāds, jā, labāks, protams, sastāvziņā, tiešām manā veidošanas mākslā. Tas tāds ir. Tas, kāpēc man parasti izvēlos kā vizāžu savā kāzdienā, jo man patīk tādi dabiski izskata grīmi, man patīk saglabāt to dabisko sievietes būtību. Un tas ir tas, ko es dzirdu bieži arī no savas klientes vīriem, ka vīri pēc tam saka, man līgava izskatījās ļoti forši, un tās atsaucas tāds, man ļoti patika, ka mana līgava kāzu dienā izskatījās pēc sevis. Ka viņa izskatījās dabiski, tā kā viņa izskatās tikai, nedaudz, protams, mazliet tiešām drusciņu uzlabojot savu kaut kādu sejas ādas toni, izlīdzināt. Tas ir tas mans veids, kā es strādāju. Man nepatīk pārtaisīt sievietes vizuālo tēlu par kaut ko pilnīgi citu, vai uztaisīt kaut ko ļoti maskējošu, ļoti kaut ko tādu smagu, man patīk viegli, skaisti make-up un akcentēt jau viņā, kas ir tas skaistākais, ko mēs varam vēl pasliktināt. Tā, lai tā diena ir tiešām tāda maksimāli, jo tā visticamāk, visbiežāk, jo tās ir tās vasaras, kad tā jau ir silts un karsts un viss, tāpēc tad viegli, skaisti, dabīgi, naturāli, arī nesen tikko bija aizpagājušā nedēļa bija līgaviņa, un viņi saka arī, ka viņi super labi jutās, jo viņi arī, sieviete ikdienā tikai dabisku kosmētiku lieto, tad attiecīgi viss ir super. Jutos ļoti labi, nebija smaguma sajūta, nebija kārta, viss labi turējās un arī kompliments no vīra. Bet arī kuru, kā es teiktu, labāks vai sliktāks, vispār man nepatīk, labāks, sliktāks. Vienkārši tas ir nišas produkts. Līdzīgi tāpat kā arī tā gredzena, viņi ir nišas produkts, skaidrs, ka viņi būs, kam viņi ir labāki. Tavs produkts ir labāks, un būs arī atkal citi kategorijas cilvēki, kuriem būs tieši šis mass market gredzens būs labāks. Un arī attiecīgi būs grupa cilvēku, kuriem mans nišētais pakalpojums būs ideāls, viņš būs labākais. Bet būs cilvēki, kuriem atkal mans produkts būs, galīgi, nav mans. Okay. Super, paldies. Es atcerējos, kad tu stāstīji par to gan viegluma sajūtu, gan pārtaisīt, nepārtaisīt un tā tālāk. Mēs ar fotogrāfu Jāni Ratnieku, tā bija mūsu pirmā saruna, kur arī var atrast YouTube, bet mēs ar viņu runājām, vai ir kaut kādas tendences tajā, kā retušēt bildes. Tad man ir jautājums, vai ir kaut kādas tendences, kā retušēt nostītī līgavu sejas, vai arī koptēlu. Jā, protams, ir dažādas tehnikas, kā, protams, pirmais noteikti ir jāšusā. Protams, ka mums arī ar vizāžu, tu pieminēji fotogrāfu, redzi, tas arī tā smalkā līnija, tīpaši kāzdienā tā ir ļoti smalka līnija, kad līgavē ir jāizskatās
labi, kā saka, tajā face to face, kad ienāks līgavainis un visi viesi, un kad, viņas grib izskatīties tiešām dabiski skaistas pēc savas būtības, pēc savas sejasādes, ka nav tiešām šis smagums un kā jums, tas tiešām tā kārtas sajūta, bet tajā pašā laikā viņai labi jāizskatās arī bildēs, lai tomēr tas ir, jo bildes kā vienmēr, vismaz 50% paņem no make-upa, no grima. Tas ir absolūti, tur ir tīpaši tās kaut kādas zibspuldzes vai vēl, tomēr arī tāpat ir tāpat retuša. Un, protams, tur ir kaut kādi savu šie paņēmieni, kuri vienkārši meistaram ir jāpārzina, ka tiešām kaut vai nopūderēt sejas, kā teikt, centru, tās zonas, kur visvairāk, teiksim, arī svīst, teiksim, karstajā dienas laikā līgavas nopūderēt tiešām kaut vai to klasisko T-zonu, tās zonītes, kur tiešām līgava neizskatīsies, ka viņa ir nosvīdusi. Vai tāpat arī izgaismot mazliet šos, kā teikt, vaigu kaulus, kur nedaudz verko profilā, viņi pagriežoties ļoti skaisti, tā kā mazliet rada tiešām tādas veselīgas ādas efektu, un atkal bildēs arī tas ļoti labi izskatās. Tā kā tur tādi visādas smalkas tādas lietiņas, kuras noteikti ir jāņem vērā. Sapratam. Vēl jautājums par to, kā tu radi to koptēlu, tagad gan make-upu, gan arī šīs te rotas lietas klāt. Varbūt arī pastāstīju. Man sasaucās ar Jāni atkal, un viņš teica par to, ka es jautāju, kas ir tas, ko vajag fotografēt. Un viņš teica, protams, ka, līgavaini viesi, bet ir vēl viena lieta. Es atnāku telpā, es apskatos pa labi, pa kreisi, paskatos, kādi ir, kur visvairāk ir piestrādāts, kā man liekas, un tad es nofotografēju arī to koptēlu, visu salieku tā, lai patiešām ir, tā kā līgavai ir skaidrs par to, ka ja viņai tur bija svarīga tā siena, kas ir ziedu siena, tad es nofčešu to. Ja ir svarīgs ēdienas trauki, vai tur sveces, vai ir vēl kaut kas, tad es arī to fotografēšu. Kā tu uz to skaties, kā tu meklē, vai tas varbūt notiek kopā un tā? Varbūt tu vari ieskicēt šo, kā tu veido šo koptēlu, jo es skatījos vairākus rīlus. Es nezinu, vai tās bija īstas līgavas, vai tās bija modelis, kas bija rīlos, bet bija ļoti, man liekas, es nevaru to paskaidrot, es varu vienīgi patīk, nepatīk un gaumīgi vai nē, tad man likās, patiešām ne tikai kosmētika ir dabiska, bet arī tās meitenes ir dabiskas, vai dabīgas. Vai dabiskas, un tie akcenti mani interesē, kā tu saliec šos akcentus ar rotām. Jā, rotas paši par sevi nāca kaut kā komplektā, viņas nāca tad jau, kad tiešām es jau biju jau visā tajā savā vizāžā, un tad vienkārši tas apauga, jo es sapratu, ka es uztaisu make-up, uztaisu frizūru, un tad tas vienkārši prasīja man dāmas, vai tev nav kaut kas, vai tu nezini, ko nopirkt, vēl kaut ko, un tas bet šis ir kaut kas tāds, kas man arī vienmēr ir paticis, jo es vispār pēc savas pirmās profesijas esmu rokdarbnieks, tāds, kas ir tiešām visām rokdarbiņiem vienmēr bijis uz tu. Un tad es sāku veidot, pirmie tie produkti tiešām bija līgava šīs rotas, kas tiešām bija nāca vēl kā tāds blakus produkts klāt, ko es varēju līgavām ielikt. Tad rādīja, tās ir dažādas, kuras smuki par frizūrā ielikt un kas tiešām tā kā papildina to tēlu, jo it īpaši tajos mirkļos tiešām par matu rotām runājot, tās ir tāds ļoti skaisti, mazi, nelieli akcenti, it īpaši dāma līgava nevēlās, teiksim, plīvuru izvēlēties savā kāzu dienā, kas tiešām, un kad mazliet prasās, un kā jau tu minēji arī, kad tomēr ir fotografi, kas tomēr iemūžina ne tikai klasiski tādas portreta foto, bet arī no mālas, no profila, un visu, protams, kad grib mazliet tās līgavas tomēr kaut kādas šīs mazās
svētku rotiņas, kas tomēr to svētku koptēlu mazliet tā kā papildina. Es jau tagad esmu sapratis to sistēmu, kā jāveido līgavu koptēls. Es esmu pat svaigi tikko bijusi arī nesen arī izstādē, Wedding Expo. Un es esmu jo es katru reizi, es uzreiz gāju šajā izstādē, jo tad, kad es biju pēdējo reizi, es, protams, izstaigāju, apskatījos, man likās diezgan dīvaina tā kāzu kleitu vīriešiem kāzu tā parāde, bet tā man likās tad ļoti, ļoti kokaina, vismaz uz to, uz ko es biju. Kā tev gāja pa izstādi? Nu jā, tā izstāde man nāca tiešām kā tāds liels, vienkārši, lai tu varētu aiziet un notestēt savu produktu, jo, zini, kā tu jau kā meistars, tu vari rādīt un radīt, tev atnāk lidojums un tu tik taisi un taisi. Bet vai tas patīkam gala patērētājiem, vai viņš pirks, man bija ļoti labs, tiešām tāda lieliski iespējas notestēt savu produktu. Es vienkārši gāju tiešām kā uz tādu prezentāciju, viss, kas man bija kolekcija uztaisīta, un es vienkārši ņemiet un vienkārši es tiešām skatījos, kā tas viss, un tiešām es biju ļoti pārsteigta par līgavu tādu interesi, un tiešām bija ļoti, ļoti liela atsaucība. Tiešām nāca klāt un vizītkartes man pazuda pirmās stundas laikā, ka es sapratu, šitam laikam vajadzēja vairāk piestrādāt. Bet jā, es ļoti labus tiešām tā saucamos highlights paņēmu no šīs izstādes, un pirmais noteikti tas, ka es sapratu, ka līgava par saviem aksesuāriem, kas attiecās uz viņas kāzu dienu aksesuāriem. Nevis tiešām laulību gredzeniem, un par tiem jau var domāt kaut vai tikko bildinājums ir saņemts. Tu jau vari sākt domāt, ko tu kā vēlēsies. Bet tieši līgava par līgavu aksesuāriem sāk domāt tajā mirklī, kad viņai ir kleita. Tad, kad viņai kāzu tērps, man tas ir, kleita, bikškastīms, svārki augšā, vienalga kas, jo vislielāko laukumu šajā koptēlā tomēr aizņem kleita, jeb kāzu tērps, un tad šim kāzu tērpam mēs varam pieskaņot. Vai tiešām skatāmies, vai ir dziļāks dekoltē, tad varbūt krāsās kaut kādu tiešām pērļotu, mazliet kaut kādu kaklarotiņu. Ja tiešām, un tad attiecīgi skatāmies, kas nākamais, pēc tam mēs domājam jau par frizūru, un tad frizūra. Ja ir kaut kādas saņemtās uz augšu matu sakārtojumi, tad kaut kas, tad skatāmies auskari, tie var būt nokarenāki, garanāki, ja tiešām tie ir kaut kādas tur. Un tad attiecīgi atkal, ja ir plīvurs, tad bieži dāmas paliek pie plīvuru un neko klāt neliek, bet ja dāmas nevēlas plīvuru, tad grib varbūt tiešām matos, varbūt nedaudz tiešām kaut tur ielikt kaut vai dažus, kaut kādus mazus, nelielus, tādus matos aksesuārus, kas mazliet iedod to svētku stilu. Tā kā es teiktu, ka tas viss nāk tā kā komplektā kopā, un es esmu šajā sezonā uzsāks ar lielisku akciju. Es aicinu savus topošās līganības un savus klientus, aicinu pie sevis. Es atrodos arī savās telpās, Krišāna Barona ielā, un es vienkārši aicinu, ka atnāciet pie manis un piemērīsim un izrunāsim niansītes. Kāda jums ir kleita, kāds būs matu sakārtojums, un kādus aksesuārus tieši jūs vēlaties. Un varbūt jūs gribēsiet kaut kāds individuāli izveidots aksesuārs, kas būs saskaņots, teiksim, ar līgavaņa uzvalka krāsu vai tam līdzīgi. Man šī tāda ir viena klientība, kurai es veidošu tagad vīram ir tāds zaļganīgi pistācijas krāsas uzvalks, un viņi vēlās tiešām tādus auskariņus un matu rotiņu, lai būtu mazliet tā kā pieskaņots arī šis zaļais tonis, jo viņam šis tons vispār iet arī kāzu tematikā cauri, tāds zaļais, tāds mazliet pistācija, tāds ļoti skaists tāds tons. Un ka es gribētu mazliet, lai būtu tāds vienots stiliņš, lai tiešām arī tie auskari man kalpotu par tā rotiņa, kā tāds kāzu diena tādu aksesuāru, kas būtu tādi īpašāki, ko varētu tiešām tur uzvilkt vēl uz kaut kādu kāzu gada dienu vai tādā veidā. Jā, tas viss nāk tā kā tāds komplekts. Protams, ir jau dāmas, kuras ir manas līgavas, kuras ir atnākušas pie manī kā pie vizāžista, tad, protams, man ar viņām ir super vieglāk strādāt, jo tad mēs pilnīgi visu uztaisam šo komplektu. Bet, protams, ir arī dāmas, kuras nav manas klients kā make-up klients, tad
es viņam atkal palīdzu tieši no tās rotas puses un palīdzu piemeklēt visādas niansēti jau tieši viņu. Tu rotas gatavo šeit, ja? Tā kā galvai, kaklam, ausī? Galvai, kaklam, arī roksprādzītas, jā, tā kā šitam. Okay. Labi, kādus materiālus tu izmanto? Dažāds. Man pārsvarā, ja man ir tās saucamās ķēmijas, es netaisu, teiksim, es neesmu tik liels juvelieris, es neesmu tik liels, kad es netaisu, teiksim, tās matu adatiņas, tās man vienkārši, es viņas pērku atsevišķi, tad es vienkārši tos komponentus lieku kopā. Okay. Bet, protams, es arī skatos pēc iespējas maksimāli ilgspējīgākus materiālus, protams, sūtu un meklēju visur, kur pasaulē, lai tiešām tas būtu, tas ir metāls, bet lai tas nebūtu ar niķili, lai tas tik ilgi, lai tas ilgāk spīdētu, lai tas neapsūbētu. Visādas tādas lietas. Kas attiecās uz akmeņiem, tad tiešām tas ir upes pērles, kristāli, čehu sīkpērlītes, tādas maziņas, tad, kas tad vēl, pārsvarā tie arī kristāli, kas ir tiešām kristāli. Kaut kas mazliet no stikla pērlēm, tā kā tieši par akmeņiem runājot. Bet, tad ir juvelieru stieple, kas ir juvelieru stieple. Ja es taisu auskarus, tad auskaru stieples man visas ir sudraba, kuras ir tā kā, saucamais tas gold plated. Okay. Es nezinu, kā latviski Zelta pārklājums, jā, tā arī ir. Jā, zelta pārklājums. Vai attiecīgi, ja tie ir sudraba āķīši, tad tie ir sudraba āķīši. Tā kā viss, kas attiecās, ko liek ausīs, vai, ja tā ir auskars, teiksim, kurš būs ilgāk lietojams, teiksim, katru dienu, tad maksimāli viss man ir sudrabs vai apzeltīts sudrabs. Karabīnītes, kā kuras, vai tas nerūsējošais tērots vai arī sudrabs. Bet jā, viss, kas ir, teiksim, tās ķemītes, tās man ir, maksimāli bez niķeļa metāla, bet, tās nav, protams, sudraba, jo tādas es vēl neesmu atradusi tieši kā ir līdz šim. Un tas viss, protams, ir arī, tu jau pazini tie materiālu meklēšana, un tas viss, kur atrast tos labākos tiešām piegādātājus, lai visus tos komponentus saliktu kopā, protams, tā arī vēl vesela tēma, protams. Par piegādātājiem man ir atsevišķs stāsts, bet tas, ko es gribēju pievērtināt, un tiklīdz mēs saņemsim, es esmu pasūtījis šobrīd vienu materiālu, tādu ļoti īpašu sudrabu, kurš it kā esot antialerģisks un nesūrē nekādos gadījumos un nereaģē un visādi citādi ir labs. Mēs šobrīd vēlamies vairākus pārus uztaisīt šādus sudraba gradzenus. Lūk, tā kā es varēšu padalīties, kā man ies, un ja patiešām būs labi, tad padalīšos arī, kas un kā vienīgi tur gan nav, viņi neražo, man liekas, ka furnitūru, viņi kā reiz pārdot jau gatavās granulas, kuras tad var izmantot jau, mēs izmantojam ar roku darināmās tā kā granulas, paskatīsimies, kā būs, bet vienkārši šī lieta, ka jāzinu, ko tas nozīmē, un jāzinu, ko nozīmē atrast piegādātāju, un jāzinu, cik ilgi ar viņiem sanāk runāties, kamēr tu tiec pie tā rezultāta, un šobrīd jau ir 2. nedēļa, kopš mēs gaidām, kopš no UK atnāks, un mums ir Royal Mail Delivery šis tracking numurs, kuras laiku pa laikam apskatos, un kaut kā no marta sākuma nekas īsti nav mainījies, un tā kaut kā. Okay. Super. Kas ir visgrūtākā lieta, kas jādara šajā jomā? Tā. Es pieļauju, ka par jomu ir drīzāk par to make-upu, jo to uzdeva meitene. Un, varbūt tu vari pakomentēt, kas ir vissarežģītākā vai visgrūtākā lieta. Jā, man uzreiz ir atbild visgrūtākais vizāžistu darbā ir sajust klientu. Ir jājūt koptēls un jājūt arī jājūt ar klients. Bieži tīpaši, ja ir, teiksim, teāpaši, vai līgavas, vai dāmas uz svētkiem, uz pusēšanos,
Bieži ir tā, ka viņas man parāda, visbiežāk 99 gadījumos tas ir Pinterest, un viņas parāda, es vēlos šādu make-up. Es saku, jā, ok, labi. Protams, ka tur ir retuša, protams, ka tur ir viss, bet es gribu tā bija make-upu, bet es redzu, ka tur ir rītīgi. Un tur vēl ir melns acu lainers uzvilkts un viss. Un tad es vienkārši jūtu, bet viņa ir gaiša, viņa ir maiga, viņa ir tāda. Es vienkārši jau uzreiz vizualizēju, ja es viņai uzlikšu 1:1 to, ko viņa vēlās, nebūtu. Tā kā. Un tad es eju tā solīt pa solītim, un tad es vēl tā kā pārjautāju, tad beigās man tiešām jāliek kaut kādas tās tumšās krāsas. Es saku, kā tu jūties, vai tiešām tu vēl vēlies tur vēl tumšāku ēnu, kā tu tajā bildē bija, vai kā, un bieži nē, super, labi, nē, tālāk neejam. Un tas ir tas arī mans ieteikums arī līgavām, kuras tiešām topošās līgaviņas, kuras tās dienā meklē savus meistarus. Pamēģiniet to meistaru un aiziet uz šīm make-up un frizūru izmēģinājumiem, lai saprastu, vai pirmkārt jums emocionāli ar šo meistaru saskanēs un būs pa ceļām. Jo bieži vien ir tā, kad esmu dzirdējusi, kad ir tā, ka vispār, ka nesiet arī šī emocionālā lieta, jo tiešām tas būs cilvēks, kuram ir ļoti liela nozīme jūsu koptēla vispār realizēšanā, un arī emocionāli šis būs cilvēks, kurš brauks no jums pie jums, tur jau, dažreiz 6-7 no rīta, lai jūs pūcētu kaut kādu jūsu noteiktajā vietā laikā, un tur ir jāsaju, un tur ir jābūt uz viena viļņa, tur jābūt ir patikšana, tāda cilvēciskai patikai vienam pret otru meistaram ar klientu. Jo tiešām tā ir tā, ka tu šo meistaru ielaid sev ļoti intīmā un privātā vispār pasākumā, kas ir kāzu rīts. Un arī tas būs cilvēks, kas būs kopā ar tavu ģimeni, tur būs, līgava māsas, mammas, visu. Tas ir tā kā, bieži vien mēs esam tajā kāzu rītā, tādā ballītē, tādā kritīgā tusiņā, kur viss notiek, čudžu un muģu un viss tā. Teikšu kā ir, tas ir tāds pasākums. Jā, tas ir tāds kāzu burziņu pasākums, un tāpēc ir tiešām ļoti svarīgi gan emocionāli, lai tas cilvēks, lai jūs esat uz viena viļņa, un otrkārt arī, kā šis meistars strādā, un tiešām vai tas, ko tu gaidi no šī cilvēka, no šī meistara, arī atbildīs tam, ko tu vēlējies, jā. Jo bieži vien mēs baigi gribam šos pinterestīgos kaut kādus koptēlus, lukus, bet iespējams, varbūt tas meistars par to nevarēs izdarīt. Ja man atnāktu meitene tagad ar kaut kādu neona krāsas, viņa parādītu man bildi kaut kādām neona krāsas acu laineru, es pateiktu, sorry, kad es nevarēšu izdarīt. Man dabīgā kosmētika arī man nav šādu neona krāsas, tādas ļoti spilgtās krāsas. Es neesmu meistars, kas taisa šos instagramīgos, tiešām košos make-upus. Tas ir cits lauciņš, tas ir cits meistars. Tāpēc tas ir tāds, ja mēs runājam mazliet par tādu, ko līgavai tiešām vajadzētu kādas dienā no tādas koptēla veidošanas, es saku, izmēģiniet, nepaskopojieties, mēģiniet varbūt tiešām, jo, protams, ka tās ir arī izmaksas, bet mēģiniet varbūt sasaukt ar kaut kādu citu pasākumu, kaut vai dāmas, kuras bieži vien ir tā, kuras izmēģina make-up un matu izmēģinājumu, teiksim, apvieno kopā to ar vecmeitu ballītes, teiksim, pasākumu. Ka viņas vismaz tā kā, lai nav tā, ka pavēltas apacējušās. Kā tev liekas, kādu jautājumu pašai līgavai sev vajadzētu uzdot, pirms viņa dodās pie cilvēka, kas viņu pucē uz kāzām? Cik viņa ļoti ir spējīga uzticēties? Tas ir kaut kādā 100 baļu sistēmā? Cik viņa vispār ir gatava tam visam notikt?
Jo arī tas ir tāds, cik viņi gatavi tā kā uzcēties, jo skaidrs ir reizēm ir tiešām situācijas, kad, ja līga ir ļoti, ļoti satraukta, viņai, nezinu, viņa nevar atslāpt, ja viņai nevar tiešām atlaist grožus, kā teiktu, viņai gribās visu tik šausmīgi kontrolēt, un vizāžistam tur katru līniju tā kā pārregulēt vai vēl kaut ko. Tad iespējams, jautājums, cik tu nāks tomēr, ka tas ir, vēl jāskatās, ka tas ir kopdarbs. Tas ir kopdarbs, un jā, tas ir tas tāds jautājums, cik tu esi gatavs arī, jo es esmu vienkārši pēc savas pieredzes tur, kur ir šī uzticēšanās viens otram, kur mēs tiešām miedarbojamies, kur mēs runājamies, kur mēs stāstam viens otram. Es bieži vien līgavā un arī spucēšanos prasa, kas tev nepatīk. Kas ir tas, kas tev nepatīk? Tā kā. Un no tā es uzreiz saprotu, ok, šitas ir tas, tad tā. Tā kā es mēģinu tā kā uztaustīt šo dāmu, šo līgavu, mēģinu saprast, kas viņai ir, tas, kas viņai ir šie red flag, kā saucamie. Bet jā, tas jautājums pašam, cik tu esi gatavs uzticēties, jo ir bijuši arī tā, man nav šāds gadījums bijis, kad man līgava pasaka, nē, pēc izmēģinājuma, tiešām, paldies Dievam, bet esmu dzirdējis no savām kolēģiem, kad ir tiešām bijuši šādi līgavas, kurš ir gājuši pie vienas meistaras, pie otras meistaras, pie trešās meistaras, un beigās viņi ir vienkārši nolēms, ka viņi pati uzpucēsies, ka viņi pati sev izveidos grību, jo viņa arī pati pietiekami labi, iespējams arī sev ikdienām nāk uzkrāsot, un ka viņai ir, tāpat kā man arī, teiksim, ir viena līgava, šajā vasarā viņa būs, un viņa, teiksim, ir, ok, labi, tā ir arī mana draudzene, bet tik un tā, viņa pateica, Elze, es gribēšu mākus pati taisīt pati, tāpēc, ka es zinu, man ir tas mans lokotājs, un es zinu, ka ar to manu lokotāju es māku sarlokot lokas tā, ka man viņas labi turās, un es pēc tam brīvi varēšu darīt savu frizūru, ko es gribēšu. Tātad viņa zina jau, kā viņa grib, kas ir tas, kas viņai patīk. Nevis, ka es tagad ieaugšos un stāšu, nē, taisam tagad tādas lokas un tādas, un viņi saka, bet es zinu, ka man patīk ar mani, tā kā man. Es zinu, ka man ir mans lokotājs, un es zinu, ka es forši māku pat ātri uztaisīt. Super, ideāli. Es tev taisīšu atkal make-up. Šis arī mums ir ļoti, ļoti līdzīgs tas jautājums, jo es esmu pamanījis, ka tad, kad cilvēks saka, mēs jums uzticamies, dariet tā, kā jums labāk liekas, tad ļoti bieži ir tā, ka tas kā reizi nozīmē, ka viņi kontrolē. Jā, ka tad ir labāk 10 reizes pārtaisīt, bet lai 10 reizes nepārtaisīt, tad ir vērtīgāk arī pajautāt. Un tas ļoti, ļoti sasaucās par to godīgumu, par to, ka es esmu gatavs uzticēties uz 60%. Ok, darbu, jā, tad es arī zinu, ka cilvēks, kurš veido rotas vai rotas dizainu vai stāsta, jā, tad faktiski diezgan precīzi var arī pateikt. Un jā, man tas pēdējā laika labākais atklājums ir par to, ka es cilvēks brīdi nepriekš par to, ka klausties ir pilnīgi normāli, ja mums nesakritīs, tas ir viens. Un otra lieta ir par to, ka ja būs pārāk drosmīgs dizains, ja, vai pārāk drosmīgi kaut ko es nolasīšu no jums, arī sakiet vienkārši, tad mēs uztaisīsim tādu vieglāku viņu. Tā. Mums ir vēl viens jautājums. Tik ilgu laiku pirms kāzām ir jāsazinās ar vizāžu vai nepieciešama izmēģināšanas reize? Par izmēģināšanas reizi tu jau pateici, ja, tad kā ar to sazināšanos iepriekš, cik ilgi vajag sazināties? Jo ātrāk tu zini, tad, kad ir zināms kāds datums, tad uzreiz meklē. Tāpēc, kad man šobrīd ir pieraksti uz augustu, uz jūliju, uz maiju, tā kā jā, uz septembri nav. Tā kā pieraksti, viņi tā ir, principā tikko beidzās viena kāzu sezona, tā uzreiz vizāžas saka, mēs atveram nākamo sezonu. Principā tas, tas ir kaut kāds septembris, oktobris, principā tad jau, kā saka, tad nomainās jaunais plānotājs un
Un tad vienkārši, jā, tad sākam nākamo sezonu un tad rakstās. Jo man jau šobrīd ir daži datumi, kad man ir jautā, bet es saku, ka es vairs nevaru tā kā tajos datumos. Jā, tiklīdz tu zini, un tad, protams, kad tu aizrunā, tad tas izmēģināšanas reizi gan, ja jūs jau esat sarunājuši ar vizāžistu, kad jā, kad tu to jau, tikai īstenībā šobrīd ir diezgan tā vieglāk, jo īstenībā šie sociālie tīkli un šie mēdī īstenībā diezgan daudz jau nolasa. Tu jau redzi, kas ir vizāžists, kādā tēmā viņš strādā, kādi ir viņa darbi, vai vispār tā kopējā sajūta, vai jums ir pa ceļam, vai tomēr nav pa ceļam, ja? Tad tu jau vari tā kā nolasīt, ok, šis varētu būt meistars, kurš ir manā virzienā, kur man varētu būt labas sadarbība. Un tad, protams, tas izmēģinājums, es teiktu, viņš īstenībā ļoti labs, jau tad, kad tojās jau šis kāza laiks, ja, tad jau tu esi, nezinu, tas ir vasara, tu esi bijis saulītē, jau iedegusi, pamainās tiešām ādas tonis, tāpat arī dāmas iet pie friziera, viņas jau ir kaut kādu gabalu, teiksim, apgriezušas matu galus, visbiežāk tā, kad pirms kāzām tomēr aiziet dāmas arī matus jau, teiksim, apgriezt matu galus, jo arī, teiksim, frizūras ir daudz vieglāk veidot, ja, teiksim, ir šis, kad nav šis čautie matu gali, teiksim, tā. Es teiktu, ka mēnesis, 2 mēneši būtu, tādi. Mēnesis ir ideālais scenārijs, ka tiešām, ka tas ir ļoti, ļoti jau tuvu tam, un arī meistaram ir ļoti viegli. Man, teiksim, nesen arī, kad bija februārī līgava, viņa bija janvārī pie manis uz izmēģinājumu, un es tā kā visu jau mēs sarakstīju, visas pēc izmēģinājuma, kādi produkti ir lietoti un ko man vajag. Un, principā, es pie viņas aizbraucu tajā kāzu dienā, varu teikt, vienu mazu somiņu, un ar matu veidošanas somu. Tā kā tas ir ļoti maz, jo parasti tad jau daudz un daudz, tu nezinu, ko tev vajadzēs, ja nav bijis tas izmēģinājums. Tas ir abām pusēm īstenībā viegli, jo man ir ļoti viegli, ka es aizbraucu vienkārši vienu somiņu pie klienta, jo es zinu, kurus produktus man vajadzēs, varbūt dažus ekstra tu vēl paņem, bet tev nav tur tiešām smagās kurslomas vai koferi vai tam līdzīgi. Tā kā jā, par vizāžistu tik līdz jūs zinat, jūs sajūtat, ka tas ir jūsu, uzreiz rakstam augšā, rezervējam datums, jo pārsvarā visi vizāžisti ir diezgan atvērti jau gadu uz priekšu, tā teiksim. Vismaz sezonas ietvaros. Un izmēģinājums ir mēnesi vai 2 mēnešus pirms lielā pasākuma. Tā kā mēs esam par stāstiem, lūk, vispār tā ir arī mazā piektdienas saruna un arī stāsti, vai tev ir kaut kas tāds varbūt interesants, varbūt, vēl kaut kas, ko tu vēlētos padalīties? Kāds varbūt bija interesantākais, lai tur atmiņā paliekošais tev stāsts par līgavas pucēšanu? Jā. Es īstenībā par to arī bišķiņi tā domāju, jo vispār tie stāsti ir ļoti, tā, ka tiešām katrs tas stāsts ar kaut kādu humora devu vai kaut kādu aizkustinājumu devu. Es pastāstīšu ātri 2 gadījumus. Viens, tādu baigi šausmīgie kuriozi, kur šausmīgi jāsmēs tādu. Man īsti nav tādu, vismaz šobrīd nenāk prātā. Viens ir tāds ļoti tāds interesants gadījums ar līgavu. Un tieši saistībā ar līgava un šis kāzu stress, tā kā tieši šajā kontekstā. Bija līgaviņa, kura izmēģinājumā staroja, viss bija kārtībā, bija super mierīga. Cik tu esi mierīga? Wow! Nav stress, nav satraukums. Super, baigi labi, viss ir kārtībā. Un tad kāzu dienā es atbraucu. Es vēl toreiz strādāju ar matu meistaru kopā, jo tā es daru, ja man ir vismaz 2 vai 3, un bieži tā, ka nevis tikai līga to sanāk, līga viņas appucēt, bet arī līgas māsas vai māsītes, un viss kaut kādi vēl tur papildus dāmas. Līdz ar to tad es ņemu, teiksim, vēl papildus kolēģīt līdzi uz šiem izbraukumiem. Atbraucam mēs ar matu meistaru, toreiz atbraucam uz tēva mājas garotnē. Vienalga, kurā vietā, bet atbraucam un es skatos uz līgavu un viņai, es nerādīšu uz sevi, bet viņai tā kā uz zoda tiešām ir izmeties milzīgs izsitums.
nu, tāds kā augstumpumpa, bet vienkārši tā kā, nu, visa tā kā gar visu, tiešām, nu, viņa vienkārši raud no tā, ka vienkārši Elza dara kaut ko, jo tiešām tas izskatās ļoti, nu, uzkrītoši, ka tev ir milzīga augstumpumpa, kas pat nav tev lūpu zonā, bet ir tiešām jau, var teikt, uz zodu un liela. Un tas bija tas stāsts par to, cik viņa it kā ārēji izskatījās ļoti tāda super līdzsvarota un bez stresa līga, bet cik organisms tev vienkārši izšāva to visu stresu, kas tev iekšā vienkārši izšāva. Nu, tā kā pilnīgi to tā varēja sajust, ka vienkārši tas viņas iekšējais, kas viņai mutuļoja, vienkārši tiešām iznāca šādā veidā. Un tas bija tiešām tāds izaicinājums, tiešām nesakas, kas bija varbūt kādreiz tiešām tāds grūts, kā nomaskēt tiešām tik lielu izsitumu, teiksim, uz sievietes sejas. Bet darīju labāko, ko varēju, un tur pateicoties arī runājot par fotogrāfu. Fotogrāfs tik super veiksmīgi mācēja salikt pozas, salikt rakursus tā, ka pēc tam skatoties tās kāzu bildes, un arī, protams, ar retušu mazliet piestrādāt, ka vispār neko nevarēja neredzēt, nesaprast, pat nu, tas bija tāds ļoti, sākumā likās, ārpēc ir auzas, kā šo visu izrulēt, bet beigās viss sanāca super. Un tad otrs, kas ir man tāds personīgais, kuras tiešām emocionāli, ko es pati pat, nu, man tas bija tā, ka es aizbraucu uz vietu, kur man jāpucēja līgaviņu, un šobrīd īstenībā diezgan bieži tā, kad vīri paliek tā kā kopā ar sievām uz to pucēšanās laiku. Nu, tā reti, kurš brauc projām, un tad tur satiekās, teiksim, baznīcā vai tur dzimtsrakstu nodaļā. Tad bija tas gadījums, jo es arī grimēju vīriešus, arī, teiksim, tā arī tāda diezgan tāda praksa, ko piekopi, kad es ne tikai līgavu sagrimēju, bet, teiksim, arī nedaudz vizuāli vīrieša seju, drusku izlīdzinu sejas ādu, mazliet tiešām piepūderēju, mazliet lociņus, tur kaut vai mazliet minimāli nomaskējam, nu, lai tomēr viņi ir, kā teikt, no vienas operas. Sieva ar vīru. Nu, arī bildēs tas izskatās daudz, nu, tiešām tā. Klītāk. Tīpaši tiešām varbūt ir kaut kādi vairāki ādas, varbūt problēmas, mazliet varbūt kaut kādi izsitumi vai tam līdzīgi tieši vīriešiem. Nu, lūk tā, un tad es sapucēju to sieviņu, to līgaviņu, un es pucēju vīru, un visu to laiku tas vīrs, tas topošais, viņš vienkārši to sievu tā kā, nu, zināt, tas bija kaut kas tāds, nu, kad es tiešām sajūtu bāc, un tur ir mīlestība. Nu, tā kā tur starp šiem diviem cilvēkiem notiek mīlestība, ka viņiem ir tā kā visās niansēs, tur, es nezinu, kaut vai to, kā viņš atnes viņai kafiju, kamēr viņa pucē, nu, kaut kādās visās šajās ķermeņu valodā, nu, tajā visā. Un tad es viņu pucēju to vīru, un es viņai saku, nu, kā tev patīk zane, es saku, un viņš saka, viņa ir ārprātīgi skaista, viņa ir burvīga, nu, tik skaista, un viņš saka, viņš zini, ir tā, ka viņa varētu būt kaut vai treniņu biksēs. Un vienkārši čupčikā, un es tāpat viņu aprecētu. Nu, varētu iet ar viņu vienkārši un salauzties. Un tajā mirklī, es kā tagad atceros, es sapucēju visus viņus un aizgāju uz mašīnu, un es vienkārši sāku raudāt. Kaut kā man tas emocionāli paši tā aizķēra tā divu cilvēku tāda sirsnība, mīlestība, cieņa. Nu, tur bija viss. Tur bija viss tajās, cik mēs tur parasti kādas 2-3 stundas esam tajā kopā, tajā visā bija ļoti liela mīlestība, cieņa. Nu, tas viss, ko es varu teikt, mīļie, jūs taču neesat gatavi precēties. Nu, kad es to jūtu, kādas notiektas ar cilvēkiem, jūs taču varat iet. Tad nav šaubu, ja. Un tas bija tāds, ka es vienkārši aizgāju uz mašīnu, vienkārši sāku raudāt, likās. Wow! Es gan, domāju, vai vajag to vai nē, bet es laikam tomēr, es parasti par to nerunāju. Un man arī nevar, 100 punkti, es nezinu, kas ar mani ir jāizdara, lai es sāktu runāt, bet es vienmēr
esmu teicis par to, ka ir jāuztais 3 lietas, pirms jūs pracaties. Ir jāizbrauc laivu braucienā, jāuzlīmē tapetes kopā un tad jāizvēlas laulību gredzene. Un ir diezgan bieži, kad var pateikt par to, ka visdrīzāk, ka šis te pāris šķirsies, vai arī ir gadījies tā arī, ka atnāk pēc avansa. Ja? Nu, par to, ka vai var paņemt avans atpakaļ. Ja? Nu, var paņemt avans atpakaļ, viss tikai. Jebkurā gadījumā, pat ja tie gradzeni jau ir gatavi vai gandrīz gatavi, tad ir ok. Šobrīd gan gadās ar vien mazāk un mazāk šādu pāri, bet faktiski jā, tā ir. Un jā, man laikam vislielākais tāds marķieris, tas nav vienmēr, ja, bet ja vīrietis atved savu sievieti vai sagatavo viņai sadarināšanās gradzenu un ieliek tur savu stāstu un dvēseli iekšā, tad tas izskatās, ka varētu būt uz ilgāku laiku. Nu, tā vismaz no manas pieredzes tas ir. Ok, super, paldies tev liels par šo te piedalīšanos šajā sarunā. Mēs runājam ar Elzu Bērziņu. Pastāstīšu, kā es tev šobrīd atceros un kā es tev elevator pitch taisīju. Tad eko-vizāžiste, rotu māksliniece un vienkārši kolosāla stāstniece, kas spēja atrast to pašu galveno un arī patiešām izdarīt tā, lai līgava justos labi, fēni un atbilstoši savā īpašajā dienā. Nu, kaut kā tā. Varbūt tu vari vienīgi pateikt, kā tevi var sameklēt un kur tevi var piesakot tā, lai cilvēki zina? Nu jā, tad es pārsvarās, tā kā mans tas darbību lauciņš vairāk iet caur Instagramu. Instagrams ir mana tā platforma arī šobrīd, kuras vienkārši var nolasīt to, ko es daru, kā es daru, un tā, bet, protams, jā, šeit es esmu Elza Bērziņa make-up, ja tas ir mans saucamais niks, ja vienkārši Elza Bērziņa ierakstīsiet un make-up, un tad noteikti atradīsiet mani, viss, kas saistīts ar vizāžu, un rotu zīmols man ir Korte Art, tā tas arī vienkārši rakstās, un tur ir viss, kas saistīts ar līgavu svētku rotām, matu rotas, austkarī un kaplarotiņus, un īsāk sakot tāds vēl mazais aksesuārs. Tas, jā, gan make-ups ir aksesuārs, gan arī svētku rotas. Jā, tādu mazu niansētu odziņu kāzu dienai, un ne tikai kāzu dienai. Paldies tev par sarunu, un paldies tev par to, ka atļāvi tevi iepazīt. Un jā, šī saruna bija īpaša ar to, ka mēs nebijām pirms tam pazīstami. Šobrīd man tad sajūta, ka mēs jau esam ilgu laiku ar tevi. Mēs jau esam pazīstami. Un tā tālāk, un tā būtiskā lieta izskatās, ka jā, mēs strādājam ļoti līdzīgos lauciņos, un jā, vienkārši mums ir dažādi varbūt veidi, kā mēs izstāstam šo stāstu, un tā kaut kā. Paldies tev liels! Apusēju, un sirsnīgs paldies, ka uzaicinājāt, un jā, apusēju var tiešām šķist, ka mēs jau esam pazīstami jau tiešām tik ilgāku laiku, un es domāju, ka varbūt vēl pēc kādu laiku vēl varam uz kādu sarunu vēl tikties, vēl kādu citu tēmu atkal pacelt gaisā, vai atkal to pašu, no kādā citā mērcītē, kā saka. Lūk tā, paldies tev liels, un tad jau uz tikšanos citu reizi. Atā.